Es šodien griezīšu matus. Es tik sen neesmu griezusi matus, reāli kaut kādu laiku. Es zinu, tas nav pareizi, jo galiņi ir visu laiku jāapgriež. Es tā kā retēju pie frizierā. Es būšu godīga, es ļoti retēju, es nezinu kāpēc. Es baigi nekad neesmu tā regulāri gājusi pie friziera, tā kā es ik pa laikam aizeju 5 gados reizi. Iepriekš man visu laiku bija pakāpeniskais griezums, es tā dievināju pakāpenisko griezumu. Bija tā, ka es aizgāju pie friziera, viņa man nogrieza to pakāpenisko griezumu, un tad es pati mājās vienkārši apgriezu visu laiku galiņus, un es biju kaut kā ietrenējusies tā smuki apgriezt tāpat kā viņa tos galiņus. Man ir tā kā nedaudz šeit īsāki mati, tāpēc, ka man bija čolka pirms kaut kādiem, 2 gadiem. Es gribu apgriezt nedaudz galiņus, tā kā vienkārši tā šņik un viss. Un es gribu tā kā nelielu pakāpīti nogriezt tādu čut. Skatījos visādus tutorialus, kā nogriezt pakāpi, un es domāju, tas ir pārāk liels čakars, tur ir pārāk daudz, tur jādara. Un es izdomāju, griezīšu tā kā es kādreiz griezu, ka tā kā vienalga, vienkārši tā kā paņemšu čipsnu, tā šik, un viss, un pēc tam tā ar šķērēm tā šņik. Un viss tas ir daudz vienkāršāk. Ja jūs vēl nesapratāt, es neesmu frizierā, es neesmu neko tādu mācījusies, tāpēc šis nav tāds tutorials, ka tagad es jums mācīšu, kā griezt matus. Nē. Tā, es noliku priekšā spoguli, tāpēc es tagad skatīšos visu laiku tur, jo es tomēr gribu redzēt, ko es griežu. Īstenībā jūs nemaz tā neredzēsiet, kā es griežu galiņus, tāpēc, ka mani gali neietilps, diemžēl, ekrānā, bet tā kā tur baigi nebūs ko arī redzēt. Nezinu, cik daudz griezt, un arī kā griezt. Labi, es vienkārši nolikšu matus priekšā un nedaudz apgriezīšu tā, vienkārši šādi. Es zinu, tas nav ideālākais variants, bet gan jau sajies. Arī es negribu griezt pārāk lielu gabalu no saviem matiem, jo, jā, es esmu tā kaitinošā meitene, jā, es to ļoti labi apzinos un man pilnībā vienalga, ka tu tā nedomā. Kā es zinu, ka mani gali ir nolūzuši, aplūzuši, un jūs zināt, tā kā, kad ir aplūzuši matu gali, tad, kad tu aizliec matus uz aizmuguri, tad ir tā kā tavs īstais tas matu garums, un tad ir vienkārši tā kā pāris mati, tā kā šitā. Es zinu, ka man tā ir, bet es negribu apgriezt tos galus. Savādāk būtu jāgriež daudz īsāki mati, bet, jā, es negribu griezt tā kā tā, tāpēc es tā kā čut kādu 1 centimetriņu nogriezīšu. Es nogriezīšu. Done. Jā, daudz labāk. Kāpēc es griežu tagad matus? Kāpēc es pēkšņi izdomāju? Es jau gribēju kādu laiku apgriezt matus, bet es nezinu, kaut kā nekad nesaņēmos. Un tagad, karoči, es pasūtīju Šeinā fake Dysonu. Jā. To matu fēnu, ar kuru tu vari iečirkot matus, un arī tur ir vairāki uzgaļi, ar kuriem tu vari tā kā ieveidot matus. Un es negribēju maksāt 600 eiro noteikti par matu čirkotāju vai fēnu, es nezinu, kā viņu īsti sauc, matu ieveidotāju. Noteikti negribēju maksāt 600 eiro. Es meklēju kaut kādas tā kā, lētākas alternatīvas, jā, bet es skatījos, kur ir D-Electronics un tajā Euronics, bet tur nekā nebija reāli. Tur nebija tādu, tā kā tiešām to fēnu iečirkotāju, tā kā tādu fēnu, kā Dysons, tur nebija tādu, tāpēc es domāju, kur lai pasūtā, tad jau es padevos, un tad es kaut kā sēdēju Šeinā. Un es redzēju, ka Šeinā ir tāds, un, protams, ka es pasūtīju, jo man vajadzēja pasūtīt nagiem visādus tur štruntiņus, jā, tāpēc es pasūtīju fake Dysonu no Šeina. Nes kas man tur atnāks? Un vispār, ziniet, cik maksāja tas Dysons no Šeina? Tā ierīce maksāja 21 eiro.
Jā, 21 eiro. Un tur ir visi uzgaļi, tur bija kaut kādi, es nezinu, 4 uzgaļi. Nu, es nezinu, kas tur atnāks. Es tā kā vispār nelieku nekādas cerības, ka tiešām es varēšu kaut ko ieveidot ar to produktu, bet, nu, varbūt Sheins mani pārsteigs un atnāks kaut kas normāls. Man ir jāizdomā, cik es īsus matus tad gribu. Iepriekš man bija tās šķipsniņas sākuma tā kā kaut kur šitika īsas, tā ka es salieku asti, un tad es vienmēr izliku šķipsniņas priekšā, tāpēc, ka tāda bija mode. Bet es nezinu, vai es tagad gribu tik īsus, varbūt sākt kaut kur ar šajieni. Jā, karoči, es paņemšu tā kā tādu mazāku šķipsnu, kaut kur šādi. Un šādi. Un tad prosta nogriezīšu slīpi. Pagam, man ir tiešām jāsaprot, kā es gribu viņu uzgriezt. Un labi, sāksim ar šajieni. Un tad... Ak, Dievs, es to daru. Ak, Dievs. Man bailes. Šis čēres labi griež. Jūs paskatāties. Es nogriezu tik lielu šķipsnu. Man ir rītīgi plāni mati, tā kā neņemiet vērā, ka te ir reāli 5 mati man rokās, bet jūs paskatāties, kādu gabalu es nogriezu. Kas man te sanāca? Ziniet, es tā kā izdarīšu tā, un tad būs labi. Tā kā tā ir pakāpe, es jūtu. Un tad mans haks vienmēr bija šādi iegriezt, un tā kā viņš tā profesionālāk salīda. Nevis salīda, bet saplūda. Tātad es tagad gaidu, kad man atnāks tas Shein pasūtījums. Tad es uztaisīšu loģiski, kā Sheina un Boxingu, kur es parādīšu visus nagu štruntiņus, kurus es pasūtīju, jo jā, es tagad esmu apsēsta ar nagu krāsošanu un vispār taisīšanu. Un es izdomāju, ka es gribu pamēģināt tā kā pieaudzēt rokām nagus. Un, nu, es nezinu, kas tur sanāks, bet man tā kā rīktīgi gribās pamēģināt. Tāpēc, jā, es sasūtīju visādas tur uzlīmītas un visādus tādus piedarumus, kurus tev tur vajag otiņas un tā. Un tad es sākumā uztaisīšu to Sheina unboxingu, un es domāju, nākošajā nedēļā es tā kā YouTube video izmēģināšu to ierīci, jo es domāju, ka tur būs tā kā diezgan gari, jo paļubom man nesanāks uzreiz un vispār kā tur viss būs, tāpēc, jā, es domāju, ka varbūt to priekšējo šķipsnu varētu tā kā čūt tādu īsāku. Man ir tumši mati un nevar pat tā redzēt atšķirību, bet es arī gribēju tādu nelielu pakāpi. Bet vispār, kāpēc es izdomāju tagad tieši tagad griezt šo pakāpi? Jā, jo es pasūtīju to Sheina to ten, un tad es domāju, ka vispār tieši tā matu veidošanas ierīce rīktīgi labi strādā uz tā kā tajiem layeriem. Un tad es domāju tā kā nogriezt tādu mazu pakāpīti, tāpēc, ka man jau iepriekš rīktīgi patika vienmēr pakāpīte, un es domāju, tad arī labāk izskatīsies ar to Sheina ierīci. Tā es jau te nedaudz apgriezu. Tagad vajag tā kā nedaudz īsāku, jās viņa tā kā apgriež otrādi. Un tad šitā apgriežu. Es nezinu, jūs vispār redzat, ko es te daru? Tā, un tagad, lai nav tā kā šitā tik redzami, tad es paņemu to šķipsnu un šitā atkal pārēju pārēju. Šiem ir speciālas šķēres, bet, protams, ka man viņa nav. Šis ir arī viss, tā kā tas bija tik easy peasy. Es pat nezinu, vai jūs redzat tā kā izmaiņas, jo izmaiņas ir tā kā super minimālas, jo redziet, man vienkārši šeit ir tāda maza, ko parādīšu šādi, redziet, man šeit ir vienkārši tāda maza pakāpīte. Jā.
Bet es arī gribēju tādu mazu, nepamanāmu, jo, ja taisa tā kā tos layerus vai tādu stiprāku pakāpi, tad pirmkārt man ir bailes, jo tad tomēr jāiziet pie friziera. Un arī, ja tu gribi tādu matu griezumu, tad tev visu laiku viņš ir jāveido, ko es negribu darīt, tāpēc man patīk, ka šādi izskatās arī normāli, ka man nav ieveidoti mati, un arī tad, kad iztaisno matus, tad arī tā kā smuki izskatās, arī, kad sačirko smuki izskatās, un es domāju arī, ka tas ar to Dyson arī tā kā tā lokoša, tad ir ļoti smuki, ka šeit ir tādas nedaudz īsākas šķipsniņas, un tad viņas tā smuki aizies, tā kā jā, riktīgi forši. Šādi es kādreiz visu laiku apgriezu matus, nu mans skills ir nedaudz pazudis, bet tāpēc, ka tagad šis viss process sanāca nedaudz ilgāks, jo parasti es reāli pa 2 minūtēm ātri nogriezu matus un viss, bet jā, reāli man patīk. Šitā izskatās, kad ir šādi mati, tad ir šīs mazās šķipsniņas priekšā. Es domāju, ka mans puisis čista nepamanīs, ka es esmu nogriezusi matus. Tā kā reāli, ja es aizlieku šitā matus, pat baigi nevar pamanīt. Es ļoti ceru, ka nākošajā nedēļā man atnāks šeit pasūtījums, bet it kā būtu arī jāatnāk, jo pirmdien būs pagājusi nedēļa, un parasti pēc nedēļas atnāk, un tad jau es domāju, tajā laikā es paspēšu safilmēt, vai jāatnāks, tad, nu, gan jau viss aizies. Tā kā jā, nākošais nedēļa gan jau būs Shane Halls, un tad aiznākamajā nedēļā es izmēģināšu to fake Dysonu. Ak, Dievs, es tā nevaru sagaidīt. Es ļoti ceru, ka tā ierīce būs kaut cik lietojama. Nu, labi, 20 eiro, nu es nezinu. Bet, nu, varbūt brīnumi notiek, un man būs tāda laba matu ieveidošanas ierīce, un es būšu ietaupījusi ļoti daudz naudas, bet, nu, diez vai, bet, nu, cerība mirst pēdējā. Labi, tad mēs tiksimies nākošajā nedēļā. Atā!